Nu, sveikiņi! Bišķīte apslimu. Tiem, kam nepatīk, ka es pašņaukājos, neklausieties, neskatieties. Vakar atvedu kūdru. Tātad, tas ir putnu pakaišiem būs. Depo visu laiku pirku floru, nu jau viņu uzkāpa līdz 11 eiro. Vakar floras nebija depiķī, bija šitāds te lietuvieši, arī 225 litri. Tātad skābums ir 3,5 līdz 4,5. Principā tā ir vienkāršākā, vislētākā kūdra. Tā kā es beru pelnus diezgan daudz klāt, pakaišos, tad viņš ļoti labi noneutralizējās. Paliek līdz 6. Nu, vienīgais tas, kad viņa ir diezgan mitra. Tā tad jāžāvē, vajadzēja jau pirkt droši vien vasarā, bet nu nesanāca. Likšu tagad kūtī, kamēr nav putni, kādu mēnesi žūs. Cerams, ka nebūs jāsilda. Vienkārši uzlikšu vieglus ventilatorus un reiz dienā apmainīsim. Vispār šitā kūdra man īstenībā pašreizējā brīdī patīk vēl labāk nekā floras, jo viņa ir diezgan labi sadrupināta. Un nejūtu, neredzu nekādus, teiksim, lielumus. Jā, viņai skaitās konsistence no 0 līdz 20. Kur ir tāds uzrakstīns, 0,20. Tas ir smalkums. Praktiski viņš ir smalks, jā. Bet, nu, labāk varbūt būt drusku rupjāks, ja, bet tā kā principā viņi ir diezgan mitra un nekad viņi neizžūs līdz putekļiem, tad pakaišiem būs ļoti laba. Nu, vienīgais tas, jā, ka es ekonomijas nolūkos, tomēr 10 eiro par maisu, tas ir pāris kvadrātmetriem, nu, ja tev ir 100 kvadrātmetri, nu, padārgs prieks sanāk, bet nu neko darīt. Kūdru gan es izmantoju vairākus gadus, es tikai noņemu lielās kakas nost un samaisu, teiksim, reizi nedēļā, vai tā, kad pārāk noblietējās, nu, plus es beru skaidus klāt, zāģu un arī pelnus. Pelni gan bremzē baktēriju veidošanos, bet, nu, principā baktērijas ļoti labi sēd putnu kakšus, un 2 gadi vismaz var stāvēt, 2 sezonas man kūtī noteikti, citreiz ir arī vairāk. Vienīgais, ko es iesaku no savas pieredzes, ir tas, kad šādu kūdru vai citu, kas ir siens un tādas lietas pakaišiem neder cāļiem līdz 1 mēnesim, jo šī kūdrā ir kokcidiozes izraisītāji iekšā. Gan eimērija, gan citi vienšūņi, kas var izraisīt cāļiem koksidozi vai eimēriju. Nu, tas nozīmē, ka cāļiem ir tikai kaltētas skaidrs, kas nāk no darbnīcas, no kaltēta koka, vai arī tad uz sietiem vai uz salvetēm, kur netiek klāt, kas nav bijis dabā, jo dabā tie vienšūņi dzīvo, un tātad viņi arī palikuši šeit. Nu tā. Ņemiet par labu, pagaidām atā.